Čau, te Karina. Paldies, ka tu šonedēļ pieslēdzies un klausies atkal mūsu sarunas Vairāk naudas. Kopā ar Karinu Kulbergu. Vairāk naudas ir šeit uz smukās manas krūzītes. Paldies Signet bankai, ka viņi atbalsta šīs sarunas. Un šoreiz gribu pieteikt savu viesi, man liekas, ja tā varētu teikt, ja būtu tāds She Owns kustības, tāds platīna biedru klubs, tad viņa noteikti būtu tajā klubā. Manas un tūlīt arī paskaidrošu, kāpēc man šodienas viese ir Ilze Lēta Apene. Čau, Ilze! Čau, Karina! Paldies, ka tu esi atnākusi viesos pie manis, un man tas ir, es tev teikšu tā pavisam godīgi, ļoti, ļoti īpašs un sirsnīgs notikums, ka tu piekriti kā tāda ilgstoša šī Owns arī tiešām man gribās teikt tāda kluba biedre šai sarunai. Un man gribās pavilkt atpakaļ to mūsu stāstu, kā mēs ar tevi digitāli pirmoreiz iepazināmies, ka tev ir brīnišķīgs darbdevējs, kas rūpēs par jums, bija organizējis. Manuprāt, tas bija uz Starptautisko sieviešu dienu, tādu kā finanšu veselības mazo sesiju online. Tieši dāmām. Tieši dāmām. Un tas īstenībā bija jau pirms kāda laba laika, un man toreiz likās, cik tas ir forši un progresīvi, un es biju tad nesen sākus tieši darboties savā šī jaunas kustībā, man likās tik brīnišķīgi iespēja ar jums aprunāties. Un tad, protams, mēs tā kā palikām šajā Instagram kontaktā vai digitālajā kontaktā, un man par lielu prieku tu atnāci arī šī gada pašā vasaras sākumā uz šī Owns meetup, un mēs varējām satikties klātienē. Un es atzīšos, ka priekš manis tāds ļoti liels notikums bija tas, kā tu pēc šī meetupa ierakstīji arī savā Instagram profilā un padalījies ar savu stāstu par naudu, par sarunām par naudu, par bailēm par naudu, par domām par naudu. Un godīgi sakot, ar to es arī gribētu sākt. Jo tajā ierakstā tas, ko tu rakstīji, ka vienā mirklī dzīvē tu atapies Ņujorkā, uz ielas, asarās, kā kādā krīzē. Un tā krīze bija mazliet arī par naudu. Ieliksim uz tajā bildē, kas tur tajā Ņujorkā ne tikko, bet notika. Tas izklausās pēc tādas dziedātājas, kas aizbraukus meklēt laimi lielajā pilsētā. Es noņemšu absolūti kādu dramatismu no šī. Es biju komandējumā kopā ar divām savām kolēģiem, kas patiesībā viena no viņām ir man ļoti, ļoti laba draudzene, un otra ir man māsa. Mēs kopā strādājam, tas vispār fantastiski. Bet bija tā, ka es biju burtiski pirms pusgada pašķīrusies no vīra. Un pēc 17 gadu laulības, un viņš man deva ziņu, ka man mašīna, kas bija atstāta, lai viņš aizved uz remontdarbnīcu, ka maksā 700 eiro. Kaut kas bija ļoti, ļoti salūzis. Un tajā brīdī es sapratu, ka es, protams, varēšu paņemt no zelta kredītkartes šo naudu, bet es sapratu, kā tas nākas. Es atrodos Ņujorkā, es strādāju labu darbu, man darba devējs maksā labu algu, strādāju IT sfērā, es neesmu programmētāja, tad man ir ierobežojumi kaut kādi, bet kopumā man ir laba alga, bet man nav to 700 eiro. Man vienkārši nav no kurienes viņus paņemt, un man ir tūlīt 40 gadi, un es esmu te. Un es nenomiršu badā, es, protams, varu paņemt no kredītlīnijas, un es viņu atmaksāšu un tā tālāk, bet tas, ka man nav šī te drošības pilvena, ka man nav nekādu uzkrājumu, man nekas nepieder. Man pat mašīna bija vīra vecā mašīna. Man kaķis pieder. Visdārgākā lieta tajā brīdī, kas man piederēja, bija mans kaķis, ko es nopirku par 400 eiro. Man ir krievu zilais kaķis, brīnišķīgs kaķis. Tas bija mans lielākais property, tā teikt. Jo pirms tam es biju tā, ļoti kaut kādā veidā dzīvoju to dzīvi, kā, manuprāt, dzīvo daudz sievietes, ka pat ja pelna līdzvērtīgi vīram, un es kaut kādā brīdī jau sāku pelnīt līdzvērtīgi vīram, ka uzkrājumus un lielās lietas pērk vīrs, un sieva ir tā, kas pērk pārtiku, maksā pulciņus, bērnām pamperus un tā tālāk, un otrs es strādāju nepilnu slodzi, jo tad man bija mazliet mazāk ienākumi, jo tieši tāpēc, ka mēs dzīvojam Cernikavā, un tas bērns bija jāvadā, viņš dejo zelta cietiņā, un respektīvi bija kaut kādas lietas, kāpēc es nevarēju iet tajā pilnajā slodzē. Un attiecīgi man vienmēr nauda nebija, jo es visu iztērēju ikdienā. Protams, man arī bija kaut kādi savi hobiji, ko kāds sauc par hobijiem, bet tas ir izglītības lietas. Bet jebkurā gadījumā tā bija ļoti sāpīga atzīšanās sev, ka tā nevar. Un man bija nenormāls kauns. Jo, kā es saku,
Es Ņujorkā biju ne jau nabadzīga mūziķa, bet IT speciālists 20 gadu stāžu, kurai nav naudas. Nu, diezgan tā. Un kas, Ilze, kas tajā brīdī notiek, kas sāk mainīties? Kas ir tie pirmie soļi? Jo, ja tā pavisam godīgi, tā jāsaka, es domāju, ka ļoti daudzas no mūsu klausītājām kaut kādā dzīves brīdī sevi atpazīs tavās kurpēs. Ņujorkā, Rīgā, Purciemā, vienalga, kur mēs katru esam, bet tajā mirklī, ka tu saproti, tā vairs nevar, šitā es nejūtos vairs labi. No vienas puses man ir liels kauns, bet kas ir tie pirmie soļi? Kas tad sāk mainīties? Kas mainījās priekš tevis? Tu zini, es vairs tiešām neatceros, kas bija tieši tie pirmie soļi, bet pats pirmais bija, es pateicu mammai un māsai, man māsa bija tuvumā un mēs runājām, un mums ģimenē bija tāds neliels, vēl no vecmāmiņa, vectētiņa laika mantots pāris tūkstošu depozīts, ne depozīts, es nemāku lietot pareizos terminus, tas bija naudiņa, kas bija, kuram vajag. Jā. Un man māsa tikko bija izmaksājusi savu motociklu. Ģimenes drošības spilventiņš. Tie bija pāris tūkstoši, un man teica, Ilze, ņem, tu tagad esi on your own, tev viņu vajag visvairāk. Un tā bija vienīgā reize, ka es tiešām, tā bija 1 un 2 reizēm, kad es tiešām to spilventiņu izmantoju. Man palika vieglāk, bet es sāku, sākumā es atmaksāju spilventiņu, jo man nepatika tā sajūta, ka es iegrābusies ģimenes pasākumā. Bet tad es pat nepateikšu, kas bija pirmais, bet ļoti drīz bija mūsu tas 8. marts. Manuprāt, tur kaut kāds pusgads bija. Es sāku kaut ko jau atlikt. Man bija kaut kāds maskontiņš, kur es kaut ko atliku, bet jā, diezgan drīz bija mūsu virtuālā tikšanās, kas bija tāda riktīga apraudāšanās reize. Es esmu tāda bimbula, kas var apraudāties pie lielām emocijām ļoti, ļoti viegli. Kas ir šodien tas veids, kā tu domā par naudu, kā tu ar viņu darbojies, un atkal tev nav jāsauc nekādas summas, ne kaut kādi konkrēti skaitļi, bet kas ir šobrīd tajā tavā lādītē darbrīku, kas tev šķietami liekas, ka tev tagad ir lielāks miers par šo jautājumu, liekas, ka tev ir kaut kādi jauni paradumi. Kas ir to tavu jauno paradumu klāstā? Jā, vispār jau pamatprincipi 2 ir tavējie, ko tu patiesībā tajā mūsu meiteņu sarunā man pateici. Nevis man, bet mūs pastāstīja. Un es gribu pateikt, ka tas bija ļoti svarīgi, ka tas bija meiteņu saruna. Okay. Tāpēc, ka pirms tam jau mūsu uzņēmumā bija viena saruna ar kādas citas bankas pārstāvi par uzkrājumiem vai par noguldījumu. Es vairs neatceros. Un es uz to pasākumu nebiju, jo man pirmkārt bija tāda aiztura, bet otrkārt, es tam arī runājot, kad tur sākās uzreiz tāda, kurš cik daudz ir tāda mazliet maskulīna tāda enerģija, un tur pilnīgi noteikti nebūtu vieta jautājumam. Kas vispār ir? Darīt? Jā. Tur jo puiši, protams, man liekas, ka vīriešiem tā kaut kā vēsturiski pēc izglītības, es nezinu, pēc kaut kā, ir tāda dabiski ieaudzinātāka lieta par to ātrāk rūpēties un tā tālāk. Bet labi, tas bija tātad atgriežoties pie tava jautājuma, kā es teicu, es mēdzu novirzīties. Pirmā lieta, kas man ļoti labi strādā, ko es atceros, kas man patiesībā kļuva par tādu moto ne tikai par naudu, bet arī par citām lietām, bija tevis teiktais samaksā sev pirmajai. Tas ir mans, tā kā ground rule, jebkurā lietā patiesībā. Un es pirmkārt visu, ko es vēlos nolikt, es nolieku nākamajā dienā pēc algas. Tā kā nedomājot. Arī tad, ja man liekas, ka varbūt šomēnes vajadzētu vairāk atlikt, es to, protams, uzreiz daru. Jā. Un es pat reizēm nolieku vairāk nost, zinot, ka, ja vajadzēs, es paņemšu. Jā. Nevis, ja paliks pāri, nē, es nolieku nost, un tad reizēm es viņu tiešām visur iztērēju pēc tam tāpat, jo, vajadzības, bet ir, protams, lielākoties tomēr vismaz kādi 50 papildus naudiņas kaut kur paliek. Tas ir ground rule 1. Otrs, ko es arī, man liekas, no tevis, tu to izstāsti, man ļoti patika, kā tu izstāstīji, ka vispirms vajag uzkrāt, ka vispirms vajag sākt krāt un tikai tad ieguldīt. Jā. Nevis uzreiz nopirkt dzīvokli un tad no tā dzīvot no pasīviem ienākumiem. Ka vispirms vajag sākt ar pašu sākumu.
Nu jā, un tad es diezgan domāju par tiem 70, 20, 10. Teikšu godīgi, man vairāk ir 70, 80 un 20 vai 70. Man te bišķiņā iejaucās vienkārši klausītājām, kas to nezina. Es noteikti padalīšos arī tajās sarunas laikā. Tas ir viens no principiem. Es padalīšos ar linku, tad, kad es publicēšu šo sarunu. Tas ir princips, uz ko Ilze atsaucās par to, kā varētu domāt par savu budžetu, kā personīgi es domāju par savu budžetu, kā es iesaku domāt arī šim te Šions klubiņam, saviem sekotājiem. Tā doma ir tāda, ka šie 70%, ko mēs tērējam tām vajadzībām, tam, no kā mēs tiešām nekādi nevaram atteikties. Droši vien tā ir īres maksa, komunālie, transports, ēdiens, vispārējais. 20% ir tas, ko mēs regulāri atliekam saviem uzkrājumiem, un 10% ir tas saucamais wishlists, vai tas, ko mums pilnīgi noteikti nevajag, bet ko mēs gribam savam priekam, savai laimai, un to mēs arī tā kā ieplānojam, nevis mēs izliekamies, ka tas neeksistē. Tā kā es gribēju maz iestarpināt vienkārši tiem, kas var nesaprast, un tas, ko tu saki, tātad, kāds tev sanāk, tad tev nesanāk tas 70, 20, Man nav gluži 70, 20, 10, man ir 20%, es cenšos, lai man būtu 20% no jebkuriem ienākumiem, regulārajiem vai ne, ka es viņus nolieku vai spilventiņu kontā vai kādā no īstermiņa vajadzību kontiem vai ilgtermiņa kontiem, bet es viņus sadalu tajā, ko es visticamāk neaiztieku uzreiz, ja vajag. Es tieši dažas dienas atpakaļ pareiķināju, man nav vishlista kaut kāda tāda lieta, bet man 10% aiziet fiziskajām aktivitātēm, jo es eju pie fantastiskas treneres uz sporta klubu Teika, pie Sandijas Frēmanas. Viņa man ir otra blondīna, kas man ir burtiski izmainījusi dzīvi. Un arī man meita jau tagad sāk iet, un es maksāju, tas nav lēti maksāt personāliem treniņiem, bet tā man ir tāda vajadzība, es nezinu, vai tā ir vajadzība vai viš vai kas, bet es pareiķināju, ka tie ir gan arī 10%. Un tad 70% paliek tām lietām, ko vajag, un es sadalu to naudu pa kontiem, respektīvi man ir automātiskie maksājumi. Man vienkārši viņi sadalās pa kontiem, tad man visi pārējie maksājumi ir automātiski. Respektīvi, es cenšos izbēgt no jau kad man ir jādomā par naudu. Man joprojām nepatīk ne rēķināt, ne skaitīt, ne domāt, bet es zinu, ka tā pamatstruktūra, ka viņa darbojas. Es reizēm, kad tu atgādini, ka tad tur ir finanšu gavēnis, tu vari paskaidrot, kas tas tāds ir. Ja? Tad es reizēm, jāpaskaita. Es nekad neesmu mēnesi tur gavējusi. Bet, labi, paskatīšos, varbūt man kaut kas ir jāpamaina. Man tagad, piemēram, ir jāpamaina. Un es domāju, es pirms sarunas ar tevi pamainīšu. Labi, neizlikšos, kaut kad pamainīšu. Man liekas ļoti, ļoti simpātiski tas, ko tu saki, ka būtībā jau arī es pati domāju par to savu budžetu. Tas, kas man liekas, kas ir svarīgi, kas ir tas āmeni baznīcā, ir tie 20%, ko nolikt malā. Kā sadalās tie pārējie 80%? Ja tu vari daudz mazāk, kā teikt, ja tev ir daudz mazāk šie tie obligātie maksājumi, un pēc tam tad ir varbūt tajā višlistā vairāk, es domāju, ka tas ir arī ok, un katram tā situācija ir pilnīgi dažāda. Tad varbūt tu vari bišķiņ pastāstīt vairāk par to, cik daudz tajā tavā uzkrāšanas rutīnā ir tas mērķis svarīgs. Ja? Jo bieži vien, un kad ir šīs pārmaiņas tajā, ko tu teici, ja pirms tam tu pavisam nekrāji, un tev nebija tāda šī paraduma, un tagad tev ir jāpāriet uz to jauno paradumu, cik tev bija svarīgi vismaz sākotnējos soļos, un varbūt arī tagad, vai tev vispār ir svarīgi, ka tu zini, tev automātiskie maksājumi, tas būs tam, ka tur aizmugurē ir kaut kāds konkrēts mērķis. Man dažām lietām ir, un dažām lietām nav. Un es pat nevaru pateikt, jo es, piemēram, nezinu, vai krāt ceļojumam tas ir uzkrājums, vai tas ir vajadzība, vai tas ir višlists. Es tiešām to nemāku pateikt. Līdz ar to es tā ļoti nevaru nodefinēt, kurā kategorijā tas iekrīt, pie kuriem procentiem. Bet es varu pastāstīt savu kontu struktūru, kas, manuprāt, arī raksturo to, kas ir manas vērtības un vajadzības. Jo patiesībā tā viena no galvenajām lietām, un arī, ko tas samaksā sev pirmajai pasaka, ir saprast, kas man ir svarīgākais. Un tur man ir jāpiesauc mana fantastiskā draudzene Lauma, kura patiesībā ir viens no maniem atbalsta punktiem sarunās par naudu.
Un viņai arī ir šī jaunas krekliņš, un arī platīna zelta un viņa biedrs. bija tā, kura turēja man rociņu, kad es nopirku savu pirmo akciju, un nospiedu podziņu, un tā kā, jā, bet viņa ir tā, kas klausās visu kaut ko, viņa zina visu frekonomikas, un visu kaut ko viņa klausās, viņa ārprātīgi gudra, un visos šies jautājumos, un tad viņi stāstīja, ka viņi klausās grāmatu, viņi pat atsūtīja tās grāmatas nosaukumu. Bet, protams, tā kā es ne to grāmatu klausījos neko, viņi stāstīja par principu, kā justies bagātam, ka nodefinēt sev ļoti, ļoti, ļoti godīgi, kuras lietas uz kurām lietām tērējot, tu jūties bagāts, veiksmīgs un yes, I did it. Un uz tām tērēt, un kuras lietas tev tā, tā kā vienaldzīgs un tur netērēt. Tā kā diezgan ļoti vienkārši princips. Un mēs par to esam runājuši ar citām draudzenēm, un ir pat kas teikuši, bet tas visiem apmēram vienāds. Es teicu, Un mēs ar Laumu par to runājam, un man draudzene Iveta par to runāja. Un mums tiešām, mēs esam ļoti, man liekas, ka mēs esam līdzīgas. Mēs visi esam tādas. Un izrādās, katrai ir pilnīgi citas vajadzības, cita lieta, kas viņai liek justies bagātai, veiksmīgai, tā, ka tu esi nopelnījusi, ka tev tas ir vajadzīgs. Ilze, es varu šitien bišķiņ tev patirpināt, jo šis mani ļoti, ļoti interesē tā tēma, jo es jau esmu vairākos podkastos arī jautājusi savām viesēm, tā mana sajūta reizēm ir tāda, ka tad, kad mēs uzliekam šo definīciju, es esmu pelnījusi, zem tās definīcijas mēs varam palikt gandrīz jebko. Un tu ļoti svarīgi tad lietu pieminēji, tā kā būt supergodīgam un supergodīgi sev pateikt, ka vairs, paņemsim, man bija brīnišķīga saruna par šo ar savu draudzeni, ar kur mēs nesen runājam. Viņa saka, viņai tagad vajag saprast, kas ir tas, kas viņai tiešām palīdzēs, un tie vairs nav nekādi spā un restorāniņi un vēl kaut kas tāds, bet saprast, tā kā patiešām, kas ir viņas. Un es domāju, tas ir tāds baigais uzdevums. Nevis aiziet tajā, kas tā kā būs Instagramā stilīgi un forši, ka es tagad to daru un kā es izlikšos pret citiem bagāts, ka es esmu bagāts, veiksmīgs, kur man veicās, un es esmu bijis visos jaunajos tur Rīgas spotos, kur ir jābūt un jāatzīmēs un jāietegojas, vai es nezinu, spēlēju to sporta veidu, kas tagad tur visi spēlē pedali. Es arī spēlēju pedali, kaut kā tā. Bet kas bija tava metode, kā tu patiešām saprati? Lai neparakstītu zem tās izdevuma pozīcijas pilnīgi visu, kas tā kā pasaulē ir iespējams. Bet vai tu vari padalīties, kā tu par to domāji priekš sevis? Jo man liekas, tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts. Tā kā es runāju arī ar individuālajās sarunās ar cilvēkiem, kurus es kočētos finanšu jautājumos, tas patiesībā ir tāds liels pagrieziena punkts, kurā tas jau vairs arī pat gandrīz varētu teikt nav par naudu. Tas ir par tādu dzīvi kopumā. Bingo. Tas, pirmkārt, man vairs nav 18, kad man gribas skriet pakaļ visam, kas mirdz un laistās. Man aizvakar ļoti godīgi palika 46, un es ļoti izbaudu tieši to pieaugušu cilvēka, tādu tā kā, es nevaru teikt, I do not give a shit, bet es atvainojos, ja kāds nosaka. Bet tāda, jā. Otrs ir tas, ka tas patiešām ir saistīts ar personības nobriešanu. Es ļoti daudz gadus eju terapijā. Liekas, 15. Tik daudz, cik manai meitai. Tu līdz 18. Tātad es ļoti daudz domāju par to, kas ir manas vērtības. Un tā nauda ir ļoti, ļoti tieši saistīta ar savām vērtībām. Un es domāju, ka tā atļaušanās runāt par naudu arī ir ļoti tieši saistīta ar to, ka es atļaujos pateikt, šī ir mana vērtība. Un, kad tu nosauc visu, kur vajadzētu tērēt naudu, man vispār neviena zvanīša neiezvanījās. Es nezinu nevienu hotspotu Rīgā, izņemot stokpotu, jo es viņu reizēm saucu par hotspotu, bet tas nav hotspots, tas ir stokpots. Tu es zinu, tur ir garšīgi. Es tērēju naudu, ejot uz funkcionālo fitnesu, darot cilvēku svarus un visu, ko man treneri liek darīt un tā. Respektīvi, jā, tad mana vērtība ir, un tās ir tās godīgās lietas, ka es vienā brīdī sapratu, mana vērtība ir būt veselai. Man ir veselības trauksme, līdz ar to es mēdzu satraukties par savu veselību, arī tādā ļoti neveselīgā apjomā, bet man pat tiešām ir ļoti svarīgi justies labi savā ķermenī. Būt
Man ik pa laikam tas sāp ceļi, te vēl kaut, kā jau jebkuram cilvēkam, kurš sēž pie datora uz savu lielāko daļu dzīves. Man nenormāli patika, ka tu man par šo topiku rakstīji, ka tev ir uzkrājuma kategorija, kas, es nezinu, vai viņi tā arī tev fiziski saucās, but must have for finding a meaning in life. Un tas bija attiecībā uz ceļojumiem. Jā, tas ir tūlīt tikšķi, jo patiesībā to es sapratu, ka veselība un tas, ka tu jūties vesels, tas, ka tu jūties mentāli vesels, tas, ka tev nav trauksme, tas, ka tev nesāp muguri, tas, ka tu vari pieliekties, ir pamats, un tas iedod brīvību. Iedod brīvību darīt to, ko tu gribi darīt. Un tāpēc es tajā tērēju naudu, es eju uz terapiju, es eju uz masāžu, es eju sportot, es vedu meitu sportot. Tas ir ļoti svarīgi. Un tālāk, tas, ko es teicu par meaning of life, otra lieta, kas man ir ļoti svarīga, tā ir izglītība plašākā nozīmē, šaurākā nozīmē, tas ir, man ļoti patīk ceļot. Un es neceļoju uz tālām eksotiskām vietām. Es neesmu bijusi nekur tā baigi eksotiski. Man ir godīgs, kur baigi nevēlk šobrīd. Tas var mainīties. Bet man patīk braukt pa Eiropu, man patīk iet uz muzejiem, man patīk aizbraukt uz Vīnu un aiziet uz filharmoniju. Un man nevajag dārgus restorānus, bet tomēr es gribu vakarā, mēs vecākiem tagad bijām Atēnās, mēs vakarā vienkārši sēžam tavernā un varam nevis svērēt maizītes, bet sēdēt tavernā un ēst vakariņas, dzert vīnu un pļāpāt. Respektīvi, ceļošana ir, tas ir tas, kas man iedod baigo. Un tad pasaules iepazīšana caur ceļošanu, arī caur mākslu, mūziku, grāmatām. Tā ir man ļoti ārkārtīgi liela vērtība. Vai tu vari padalīties, vai tev ir kāds mehānisms vai kāds rīks, kā tajā brīdī, es domāju, jebkuram no mums ir kaut kāds tas impulss, kas tevi, bišķiņ tā kā vestu prom no tā tava mērķa. Jo skaidrs, ka ideja, kur iztērēt, mums visu laiku tā kā nāk šīs te dažādās idejas. Man ļoti patika, ka tu tā vienreiz skaisti rakstīji, ka tu mirkļa pirkuma vietā vispirms ieguldu nākotnē, pirms apmierinu visu, ko pasaule no manis pieprasa. Un man liekas, tas tik skaisti uzrakstīts. Un vienlaikus man gribas tev jautāt, vai tev ir sev kāds tas, tāds jautājums tajā brīdī, kad tu ieraugi, ka ir kaut kas, uz ko tu varētu šobrīd iztērēt, bet lūk, tas nav tajā tavā plauktiņā vai tavai fiziskai vai mentālai veselībai, un tas nav ceļošanai, bet tas ir kaut kas pavisam cits. Kad atnāk tas impulss, ja, ka tu jūt, viņš ved tev prom, vai tev ir kaut kāds tavs mehānisms, es nezinu, ko tu sev pajautā, ko tu izdari, vai tu atliec to pirkumu, vai kā tu rīkojies, lai tu, tā kā neaiziet prom no tiem mērķiem. Tur, laikam, ir divas lietas. Viena ir proaktīvā un viena ir reaktīvā. Proaktīvā ir, piemēram, viens no lietām, kur sievietēm mēdz paslīdēt kājas, man arī mēdz paslīdēt, bet tagad ļoti daudz retāk. Piemēram, kosmētika. Man jau gadus 5 ir kosmetoloģi, pie kuras reiz mēnesi eju uzbužināties. Un viņi man arī iesaka, kādu kosmētiku lietot manai ādai. Es pie viņas nopērku. Un man vairs vispār... man tā kā, tas nav manās vērtībās, lai es no rīta pieceļos, izskatos pēc cilvēka, un pēc iespējas ātrāk, neliekot špakteļu kārtas, var aiziet pasaulē. Jo mana vērtība ir laiks. Man nav laika mazgāt mašīnu, ne tur sēdēt stundām un ondulēties. Mati ir dabiski, viņi blondi nav dabiski, bet, respektīvi, mana vērtība ir, lai man nav par to jādomā. Jā. Un līdz ar to man kosmētikas vilinājumi vienkārši atkrīt. Man tiešām ir tikai tas, kas man ir pirks, tāpēc, ka man ieviņa man to ir ieteikusi. Man strādā, manis 3 produkti vai 4, kas man tur ir. Jā, viņi ir labi, bet viss man vairs nav. Man nav 10 tur burciņus vai vēl kaut kas. Tas pats par matiem, man čirku frizieri pateica lieto to, tas man stāv. Viss, es eju drogās garām visiem plauktiem. Kosmētikai man vajag vienu skropstušu, vienu acu ēnu. Jā, viņas ir tur Diors un Chanel ēnas, bet man ir viens komplektiņš. Man vairāk nevajag. Tā kā beigsies, tad es pirkšu. Viss atkrīt. Par drēbēm ir tā. Man ļoti patīk ģērbties, bet man ļoti nepatīk izmetamā moda. Bet es tāpat kaut ko nopērku. Zārā, H&M un vēl kaut kas. Man drīzāk patīk tas, ka es nepērku. Man nav tāds, tagad ir atlaides ētpirkt. Pirmkārt, es dzīvoju Cernikavā, tad jābrauc, čakars. Bet otrs ir tas, ka, kā lai pasaka, man ir tāda sajūta,
ka lietas man nāk pretim. Un ja viņi nāk pretī, tad es uzkrīt man virsū. Un tad es viņu nopērku. Es gāju vēlēt uz pašvaldības vēlēšanām caur Cernikavas tirdziņu, uz mums tur vēlēšana punkts, un nopirku zīda kleitu. Tāpēc, ka viņi man uzkrita virsū. Un es viņu visu vasaru valkāju. Un tajā brīdī, jā, tur 120 eiro, nu nav tā, ka man tā ir nauda, bet tas arī bija. Kā tu zini, vai tev kādā brīdī neuzkrīt pa daudz jau virsū? Tu zini? Vai tā nav tā problēma? Tā problēma. Man patiesībā ir, jo un tajā brīdī, ka es tā kā, kā man ir tas, es nolieku mēneša sākumā visu nost, un man ir tā nauda, kas ir, un es apmēram zinu, cik es nedēļu ar kārtu. Es neskaitu katru kapeiku, bet ar kārtu es zinu, cik man vidēji nedēļa aiziet, un es zinu, cik man ir tā nauda, un kamēr es tajā naudā ietilpstu, es tā baigi, vai kleita, vai kurpes, vai papildus izbrauciens uz Tallinu, tikmēr es tā baigi nečekoju, bet es čekoju līdz, ja man ir jāiekāp iekšā tajā noliktajā, un redz, te nostrādāt tas pirmā datuma princips, ka es esmu nolikusi, un pat varbūt vairāk nolikusi, ka tad, ja man jākāp tur iekšā, tad es ar sevi runāju. Okay. Tad ieslēdzās tas zvaniņš. Jā, un tad ieslēdz zvaniņš, un tad nav impulsu pirkumi. Tad ir, man tiešām gribas, man ir ļoti daudz ielikt, man liekas, tas ir tipiskais sieviešu stāsts, ka viņas internetu veikalā visu kaut ko apskatās, saliek un aiziet prom. Es ļoti reti kaut ko nopērku pēc tam. Bet tu vari atturēties no tā, uzreiz pirkt, jā? Jā, absolūti. Man nav tāda. Man tāds nav. Tas, kur gan es varu pateikt, kur es vakar iztērējos, man bija nācis smiekli, jo es domāju, es nāku pie tevis runāt par ieguldīšanu, par uzkrāšanu un vēl kaut ko. Un es pēdējās 2 dienās vienkārši tā, bija vērbāli tikai vispārdošana. Un es pirmajā vakarā nopirku biļetes uz Parīzi, mēs brauksim ar meitu jūnijā. Es no rīta pamodos un sapratu, bet man viens no kontiem saucas Saulītei. Un Saulīt tas, ka man tā sezonāla depresija ir, un ar katru gadu viņa ir vien trakāka. Un es domāju, ka meita būs savā dzīvē, viņa mācās vidusskolā tagad, bet kad viņa būs savā dzīvē, tad es būšu no tām, kas vismaz uz mēnesi pazūd uz Grieķiju. Man nevajag siltumu, man vajag sauli un gaismu. Un tad es nopirku biļetes uz Sicīliju, kur es neesmu nekad bijusi uz nedēļu, vienkārši pati sev. Un vakar mēs nopirkām, tā arī bija pie vecākiem, un mēs visi ģimeni brauksim uz Vīnu svinēt viņiem zeltkāzes. Tas izklausās tā, ka mēs tur, bet mēs vienkārši kopā brauksim uz pilsētu, kas visiem mums patīk, aiziesim uz restorānu. Un tā kā tu mums pirms tam ļoti detalizēti izstāstīji, ka precīzi tā ir tavas dzīves vērtība, kurai tev ir svarīgi krāt, un ka līdz tam visticamāk tu varēsi arī atturēties no citiem izdevumiem, un nebūs tā, ka tu iebrauks tagad baigījos patēriņa kredītos, lai to nofinansētu. Tad tas izklausās, ka tu vienkārši esi izdarījusi to, kas ietilpst tavās vērtībās. Jo man ceļojumiem ir 2 konti. Okay. Viens ir kopā ar meitu, viens ir ar sevi. Jā, forši. Tā kā, jā, man ļoti vērtība ir pavadīt ar ģimeni kopā laiku ar meitu un pašai ar sevi. Jā. Tā ceļošana tā ir tāda liela. Jā, tā kā tas man attur. Un arī trešā lieta, kas mani attur, bet tas ir atkal saistīts ar visām. Es tūlīt beigšu vārīt. Labi. Bet trešā lieta ir tā, ka es ļoti labi pazīstu savus paradumus. Un es zinu, ka man ir lietas, kas man patīk, bet es ar viņām netikšu galā. Saka piemēru. Piemērs ir tāds, ka man patīk smuki interjeri. Bet es zinu, ka maksimums, ko es varu izdarīt, ir novākt tukšas virsmas un izsūkt grīdu. Līdz ar to man ir nopirkta gulta, kas man patīk, man ir sienas krāsā, kas man patīk. Man nekā baigi diži vairāk nav manā guļamistabā. Man meita savukārt ir absolūti tāda, kurai patīk, un viņa tur rūpējas, un viņas ir kārtība. Man vajag pēc iespējas ātrāk, lai man netraucē, lai es pēc iespējas ātrāk varu novākt un tā tālāk. Man liela vērtība, mans impulsa, bet ļoti pārdomāta impulsa pirkums bija Dyson putaksūcējs. Laimīga, tas man šīs vasaras laimes brīdis viņu dabūt, jo man negribas tērēt laiku čakarējoties, es gribu izsaukt grīdu, miers, bet es negribu neko sarežģītu, kur man būtu jāucinās, tur kaut kas var saplīst. Nē, man Dysons strādā forši, mašīna, Volkswagens brauc forši. Viss, man ļoti patīk braukt, bet pagaidām man nav
tādu līdzekļu, lai es nopirktu dārgu mašīnu. Bet es neesmu Jautājums, gatava vai tā tur ir arī ieguldīt tava laiku. prioritāte? Man liekas, ka tas vienmēr ir arī interesanti. Nu, tā kā, vai vajag to dārgo mašīnu? Jo tas, ko tu brīnišķīgi teici, tu zini sevi, tu zini savus paradumus. Un man liekas, tā viena no atslēgām arī visās šajās sarunās ir bijusi tā. Un arī, ko tu pati sākumā pieminēji, ka tie mūsu mērķi, lai cik līdzīgas mēs varētu būt, bet tie mērķi var būt ļoti, ļoti dažādi, jo mēs esam ļoti dažādi. Un tas ir, piemēram, viens arī no maniem, tā skaitā atklājumiem, ka es tā kā vairs laikam sevi pat tā nemēģinu attaisnot par to, ka, man liekas, man ir mašīna, jā, viņa ir ļoti funkcionāla, man ir ļoti patīk, bet, piemēram, tā nav joma, kur es tā baigi aktīvi domāt, kā varētu kaut ko jaunu nopirkt, kā varētu kaut ko uzķūnēt, jo priekš manis viņa ir ļoti, ļoti funkcionāla. Viss ir forši, un kamēr es ar viņu tieku galā līdzīgi, kā tu ar to Dyson, man liekas, it's okay, tā kā man pietiks. Un tā ziņa, un kādam būs pilnīgi pretēji, ja mums bija saruna ar Mandaru Mančīnsku, kurai atkal ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas ir priekš viņas auto, ir kaut kāda tad vesela pasaule, ļoti interesanta, ko viņa pēta, kas viņai ir aktuāli. Un tāpat arī līdzīgi ar šīm te vērtībām, ko tu minēji, jo vairāk droši vien mēs sevi pazīstam, jo vieglāk mums ir pieķūnēt un īstenībā krāt tam, kas mums patīk, vai ieguldīt tajā, kas mums patīk. Un te es gribu arī uzmest to tiltiņu. Viens ir, tā uzkrājumēkšana. Un tajā izklausās, ka tu esi to savu dzīvi absolūti pamainījusi un salikusi tajās sliedēs, kas tev dara, tajās, kas ir bāzētas uz tavām vērtībām, bet tu jau arī pieminēji, ka tu ar drabošu roku pirki savu pirmo akciju un tu domā, un es zinu, ka tu domā par ieguldījumiem. Kāpēc tev tas vispār kļuva aktuāli? Mans pirmais mērķis, pats pirmais mērķis bija sakrāt tās slavenās 3 algas. To drošības spilvenu. Tas trakums bija tāds, ka man ir, es strādāju, es neatceros, vai es teicu, kurā uzņēmumā, bet es strādāju EasyBI, kas ir datu analītikas rīku veidošanas uzņēmums, respektīvi datu analītikas rīks. Un mums uzņēmumā ir regulāri algas pielikumi. Tā kā pat prognozējami. Un tā problēma bija tā, ka es viņu krāju, un man tās 3 algas visu laiku palielinās. Skrienu pakaļ. Es nevarēju, es pāris gadus nevarēju, tā kā, jau ir, nē. No. Bet tagad ir. Un ir vairāk, un turpina uzkrāties, jo skaidrs, tas procents arī palielinās. Un tad es sapratu vienā brīdī, ka es sāku tā kā, varbūt nomainīt mašīnu, sāku tā kā jau funktierēt. Es jau tā kā varbūt kaut ko nomainīt. Man nav tik daudz, lai es to darītu, bet, principā, ja es ļoti gribētu, bet tad es sapratu, ka jā, es jūtos komfortabli ar to summu, ka viņi ir pieejama, kāda tur tie tas spilvens un biškucīt vēl, bet tagad sāk mazliet, bet palikt pāri. Un es saprotu, ka tas būtu jēdzīgākais viņu kaut kur ieguldīt. Jā, problēma tāda, ka man vispār, tā kā -10 ir zināšanas par to un -50 interesi par to. Un, bet man ir tās draudzenes, tāpat Lauma. Tas pats meetups, kur mēs runājam, un es klausījos, ar tādu interesi klausījos tās 2 stundas. Es pat iedomāju. Tad mēs pēc tam Laumu vēl stāvējām uz ielas stūri un vēl pusstundu runājām, kamēr sāk, man liekas, lietas slīt, vai kaut kas tur notika, viņai bija riteni jābrauc mājās. Un, jā, un es pat nesapratu, no kura gala sākt. Un akcijas, un fondi, un uzzināju, ka ir obligācija. Ko tik es neuzzināju? Un tad es izdarīju to, ko patiesībā tu pateici, sāc ar sarunu ar savu bankas konsultantu. Es esmu Svetbankā kopš 90. Man tur ir, es esmu zelta klients, es pieteikšos parunāt. Bija fantastiska saruna. Bija vienkārši fantastiska saruna, 1,5 stundas garumā. Un viņi vispirms mēs sakārtojām. Es jau biju sākusi dzīvības apdrošināšanu. Tas bija mans pirmais solis, ko es jau izdarīju pirms gadiem 4. Un tad es sāku interesēties vairāk, tad viņi man sakārtoja, es pieslēdzu 3. pensiju plānu, kas man nebija, viņi man pastāstīja par 2. pensiju plānu, kas man ir, bet man viņš ir ļoti neizdevīgs, par ko es arī tur nebija interesējies. Es respektīvi sāku par to domāt, tādā, par to, ka man patīk mans darbs, man patīk strādāt, bet man ir 2 tādas sfēras, kurās es darbojos, un viena ir vairāk akadēmiska, un viena ir biznesa,
Viņš ir tā kā pilnīgi pretējos virzienos. Un es jūtu, ka man gribētos to akadēmisko pusi arī kaut kādā brīdī vairāk pieslēgties, bet tur pilnīgi skaidrs, ka tur tādi ienākumi, tādi ļoti mainīgi. Humanitārā zinātnes nav tās pelnošākās. Un līdz ar to man ir jābūt kaut kam, kā es varētu turpināt strādāt biznesu, bet tā kā arī iedot laiku tam tai akadēmiskajai pusē. Tā ir man vērtība, tā izglītība. Un tāpēc tas ir viens no veidiem, kā par to domāt, ka tajā brīdī, kad man samazināsies ienākumi vai nepalielināsies ienākumi šajā biznesa pusē, kā varētu es turpināt dzīvot normāli. Man nevajag nekādas luxury, bet normāli. Un tas man ir tās liels arguments un liela vērtība šobrīd. Jā. Un, vārds sakot, stāsts par tām akcijām ir tāds, ka, es kopā ar konsultantu, es atvēru ieguldījumu kontu, un tas viss ir tāds mazs solis cilvēkam, liels cilvēcei, bet tas pat tiešām ir ļoti emocionāli, jo tas ir stāsts par to, ka es kāpju ārā no tā, ko tu esi, kas te man pieder. Jo es nāku no ļoti, es neesmu netrūcīgs, bet tādas tipiskās latviešu ģimenes ar vecvecākiem skolotājiem un strādniekiem un vecākiem inženieri un grāmatvedi, respektīvi, kur nekad nav bijusi daudz nauda, kur ir viss pats lēnām pelnīts, kur es esmu iemācījusies līmēt kurpes, atšūt svārkus un visu pārējo un lāpīt zeķubikas. Ja? Un līdz ar to kāpt ārā un pateikt, man ir nauda, ko es varu ieguldīt. Man nav visu laiku tā trauksme, ka es tulītās, man nebūs ko ēst. Man ir tie 3 mēneši sakrāt. 3 mēnešus man būs ko ēst. Un neskaitot vēl valsts atbalstu. Ja? Un kāpt ārā, un tas ir ļoti, ļoti emocionāli. Tas ir tiešām viens no maniem šīs vasaras mirkļiem. Es nopirku 5 akcijas. Tas tā, skaidrībai. Yeah. Bet kas ir ļoti labi, kas patiesībā, ko es arī varētu pat ieteikt, ja tu man prasītu, kāds tev būtu ieteikums. Varbūt, ka es arī prasīšu, bet dalies jau tagad. Es dalīšos tagad. Tur nav ko slēpt, es nopirku kalvas akcijas. Man ir draudzenes, kurām arī ir kalvas akcijas, bet viņām tur ir vairāk un tā. Un mēs runājam, mums investoru brokastis būs. Tas smieklīgi visu, bet tas ir tik forši. Un mēs satikāmies citā sakarā, jubilejas sakarā. Un Kalvē bija ļoti labs kaut kāds rādītājs. Es nesakoju līdzi, bet viņa bija ļoti labs. Un mans draudzenes spriež, ko tagad darīt. Pārdot, paturēt, Es domāju, aleluja, ka man par to nav jādomā. Aleluja, es negribu par to domāt. Es vispār par to negribu domāt nemaz. Un es sapratu, ka akcionārs, tā, ka kaut kādai Kalvē vai Maderai vai kaut kam, tāpēc, ka latvieši, tāpēc, ka Madara laikam vairs nav. Jā, es nezinu, redzēs, cik informētā esmu. Bet tāpēc, ka tā kā atbalstīt latviešu biznesu, tā kā es domāju, man tiešām rūp tāda, ka es jūtu, ka es esmu Latvijas, man tas ir svarīgi. Man ir svarīgi nopirkt latviešu dizainera kaut ko, tāpēc, ka man liekas, tas ir forši, ka viņi te ražo un tā tālāk. Jā, bet es negribu domāt par to. Akcijas es vairs nepirkšu. Un man tagad ir jāpiesaka saruna. Vienkārši tagad bija atvaļinājums ar manu bankas konsultanti, lai mēs izrunātu par fondiem. Jo es esmu sapratusi, kura summa, ko es tagad gribētu ieguldīt fondos. Un man vienkārši ir jāizrunā ar viņu. Mēs vienojāmies, ka viņam palīdzēs saprast, ko tur katra burtiņa nozīmē, jo es nezinu tos burtiņus. Jā. Es nesaprotu tos principus. Man liekas, tu iezīmēji tādu brīnišķīgu tādu, tekstbuku vai mācību grāmatas ceļu, kā arī vajadzētu iet līdz šiem ieguldījumiem, kad ir tas pirmais solis, ka tu sāc regulāri uzkrāt, tu tiec līdz tam drošības pilvenam, tu tiec līdz tam, ka tev vairāk nav katru mēnesi stress par to, vai tev būs nākamo mēnesi, ko komunālos samaksāt, ja tur kļūs dārgāks, nezinu, Rīgas siltuma apkur vai tam līdzīgi. Tu izdari to pirmo soli, un tad tiešām to visu, kas tev veidojās virs tā, tu sāc domāt par to, kas tad ir tie mērķi, kāpēc tu viņiem krāj, un vai tu viņus gribi vai var ieguldīt. Es domāju, ka arī superīgi ir tas, ka tev ir šī pieredze un sapratne par to, kas tev dara arī ieguldījumu pasaulē. Jo līdzīgi kā dzīvē parastajā, līdzīgi kā, es nezinu,
ko mēs velkam, kā mēs gribam izskatīties. Arī ieguldīšanā ir dažādi profili mēs varam būt. Ja? Un ir liela daļa dāmu, kas ar tādu aizrautību varbūt gribēs sekot līdz šiem rādītājiem, zinās, ka tas paņem laiku, zinās, ka tam ir jāseko līdzi un pirks tās individuālās akcijas, bet ir absolūts vairākums, kurus teiks viņu ikdienā, tas ir kaut kas, ko viņas šobrīd negrib darīt, un līdz ar to tie fondi, droši vien, kurus arī tu skatīs, es domāju, lielākai daļai brīnišķīgi tādā ziņā nodara, jo tas ir arī tāds izvēles dzīvesveida jautājums. Es zinu priekš sevis, ka man, piemēram, tas ļoti interesē, man ļoti patīk skatīties un meklēt kādas arī individuālās akcijas, bet es zinu, ka tie fondi ir tā mana kapsulas, tā bāzes garderoba, ja tā var teikt. Es zinu, ka ar tiem es nekad nekļūdīšos, man ir salikt visi regulārie maksājumi, visu. Bet tad man ir arī tāds višlists ar tām akcijām, kas man interesē, man patīk, bet tie noteikti nav tāda pirkuma, ko es esmu izdarījis, tā vienkārši uz dullo metot kaut kādu šautriņu, bet vairāk ar kaut kādu apsvērumu iedziļināšanos, un tas tiešām prasa laiku. Man liekas, es jau vairāko reizi arī šajā podkāstā esmu par to runājis, ka kaut kādā mērā, tas pasīvais investors, tas liekas tāds slikts vārds vai tāds slikts termins. Tā it kā viņš kaut kāds būtu slings vai kā. Bet, godīgi sakot, viņš ir vienkārši tas, kurš zina, ka viņš šajā brīdī dzīvē negrib tam tērēt pārlieku daudz laiku. Un tam ir risinājums. Ja? Līdzīgi kā tur, tu minēji par Dysonu vai par to, kā tu regulāri domā, kā tu pie viena kosmetologa uzticies viņai un ietaupi to laiku, un varbūt katru reizi drogās vai, Douglasā vai vienalga kur, un nesāc no viena plaukta gala līdz otram, bet tev ir kaut kāda tā bāzes izvēle, ar ko tu ej un sāc, un man liekas, ka tas ir ļoti forša tā pieeja, kur tu esi izgājis cauri, un arī atziņa, ka tad akcijas, individuālās akcijas nav man, ir superīga atziņa, jo tad tu zini, es to pamēģināju, es zinu, kas tas ir, es saprotu, ka tas ir ok, bet tā nav mana prioritāte. Tu labāk gribēsi aizbraukt uz to vīnu, visticamāk ar ģimeni, nevis sēdēt un lasīt, piemēram, kaut kādus gadu pārskatus vai pētīt tos rādītājus un visu citu. Labi, bet jau ejot uz to mūsu sarunas noslēgumu, man vēl ir pāris jautājumu, un viens no tiem ir, tu pašā sarunas sākumā un vairāk kārt piemini, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīga lieta, sajūta par kaunu. Kaunu, ka tu kaut ko neesi zinājusi, kaunu nezināt kaut kādus terminus, kaunu, tā kā kāds varbūt vairāk kaut ko dara, ne līdz galam, tā kā es saprotu, kā tev liekas, kas ir tas, un ar to es sastopos ikdienā ar sievietēm runājot par naudu, ir ļoti liela šī kauna sajūta, un beigās lielākā daļa no viņām brīnišķīgi, ja viņas grib iedziļināties, viņas visu ļoti labi saprot un izprot, un tur nav nekāda problēma. Kā tu liekas, kas tev ir bijuši tie soļi, kas palīdz atbrīvoties no tās kauna sajūtas? Jo reizēm tā kauna sajūta tik ļoti tevi pārņem, ka tu tā kā kaunies, un tad nevis tu tā kā ej un spēr tos solīšus un domā, es domāju, pajautāšu to stulbo jautājumu, manā galvā stulbo, kas vispār absolūti nav stulbs jautājums, bet kā tikt pāri tam, kas bija tas tavs tiltiņš, lai tiktu pāri no tā kauna un nenobītos un sāktu kaut kā mēģināt un darīt? Viss tagad domās, ka tu man uzaicināji tāpēc, ka, lai es tevi tā teikt lielītu un slavētu, bet man ārkārtīgi... Jā, tieši tāpēc es tevi uzaicināju, varam tagad pateikt. Bet man pat tiešām viena no lietām, kas man ārkārtīgi palīdzēja, bija tas, ka tu mūsu sarunas, tās virtuālās sarunas darbā, tajā seminārā, vai kas tas bija, pateici, ka ārkārtīgi liela cipara. Tu kaut kādu pētījumu bija ielikusi slaidos un pateici, ka ļoti daudz sievietes. Tā, ka 90... Man bija vienkārši likās, kā tas tā var būt, ka cik daudz sievietes labāk runā par nāvi nekā par naudu. Jā. Un tad es teicu, es neesmu viena šajā. Tas man bija viens tas punkts, kas pilnīgi noteikti tā kā iedeva to pirmo, ka tas ir normāli. Otrs bija tas, ka man tā mūsu meetups toreiz, nevis meetups, tā saruna, webinārs manā uzņēmumā, sieviešu dienā, man beidzās ar beigu raudāšanu, jo es sapratu, ka tur nāca vaļā kaut kādas emocijas, un man bija ļoti labi, ka man pēc tam piezvanīja mana kolēģa draudzene Laumiņa, un viņa teica, Ilzīt, tu neesi viena. Man likās, ka visām ir
Viss ir skaidrs, visi zina. Man tiešām ir ārkārtīgi jaudīgs. Un dažas kolēģis tiešām zina, viņām tiešām jau bija tās metodas, kā viņi strādā ar savu naudu. Un tā, ka viņas dalījās, es arī tur sēdēju biškucīt, man likās ārprāts. Bet jā, bet tad, nē, man nav viss arī man nav. Un patiesībā tu neesi sliktā vietā. Tu strādā uzņēmumā, kas maksā nodokļus. Tu nepaliksi uz ielas. Tā nav parādu. Ka ir daudz labas lietas, un tev ir kur sākt, un visi forši, un būs labi. Un tad es sapratu, ka arī citām sievietēm nav viss sakārtots pa plauktiņiem. Un tad es sāku arī ar draudzenēm tā kā lēnām par to runāt, un tas noņem to kaunu. Es domāju, ka tas ir ļoti daudz arī, kad mēs runājam arī par kaut kādām varmācībām un emocionālo varmācību vai dodies fizisko arī varmācību, kad ir tā kauna sajūta, ka tu esi viens, bet kad tu sāc runāt, tev ir, kad tu saproti, ka tu neesi viens tajā. Un arī par naudu, manuprāt, tā ir ļoti dabiska dzīves sastāvdaļa. Viņa ir ļoti, ļoti saistīta ar mūsu iekšējām vērtībām. Un es domāju, ka sevišķi mana paudze varbūt vēl bišķiņ arī tie, kas mazliet jaunāk, bet tie, kas ir auguši ar to padomu laikā, kur tev tās vērtības ir jāslēpj. Ka tev ir jābūt tā kā visiem, ka tas tavs individuālisms ir kaut kas, kas ir slēpjams. Jā. Un tas ir noteikti saistīts ar to kaunu. Man, piemēram, pēdējā, tad, kad es sāku pelnīt vairāk, vienā brīdī bija kauns, ka es pelnu vairāk, jo man ir draudzenes, kuras strādā ārkārtīgi labi, vērtīgas lietas daudz, un viņas saņem mazāk nekā es. Un man bija kauns par to. Man bija kauns, ka es saņemu vairāk, jo man liekas, es jau neko tādu nedaru. Es daru, bet tā sajūta, ka es tiešām nestrādāju virsstundas. Mums uzņēmums ir ļoti par to, ka, lai mēs dzīvotu veselīgi, būtu līdzsvars darbā un atpūtā. Un es neesmu pārstrādināta. Man nav par ko sūdzēties. Un man bija kauns par to, ka... Un tad es saprotu, bet tas ir nepareizi. Nevis man maksā par daudz, bet vienkārši citiem maksā par maz. Un tas ir stulbi, bet tā ir. Un man nemaksā ļoti daudz. Maksā labu algu, bet that's it. Tā kā tur ir ļoti daudz par to, kuras vērtības. Jā, es domāju, ka tur ir tas kauns. Vēl tā sievietes lieta. Es domāju, ka es domāju, ka tur ir stāsts par, es esmu feminists, to es nevaru noliegt, ka tas ir stāsts par pakļaušanos un pakļaušanu, un nauda ir ārprātīgi spēcīgs līdzeklis, kā pakļaut. Man tāda viena no vislielākajām pamatvērtībām ir brīvība. Un tā veselība tur pamatā, bet tā brīvība darīt lietas, ko tu vēlies, brīvība runāt lietas, ko tu vēlies, ģērbties, kā tu vēlies, būt ar tiem cilvēkiem, kuriem tu vēlies, paust savas emocijas. Un tas ir, tāda ļoti ilgā patriarhijā ir ļoti daudz tā stāsta par to, ka sievietē ir jābūt klusai, pieklusinātai, pakļāvīgai, maigai. Tādai. Es arī tāda var būt reizēm. Bet vispār es esmu skaļa. Es esmu skaļa, liela, brīva, gudra, varu daudz izdarīt. Un es par to saņemu atbilstošu algu. Un, ja es saņemu daudz naudas, tad es neesmu pietiekoši pakļāvīga. Tā. Un tur ir kaut kas par to, kāda ir būt sievietei, vīrietim. Tur ir tādas baigdziļās saknes. Tas tā, varbūt es tādu baigi aizfilozofējos, bet es domāju, ka tur sieviete un nauda, tas ir stāsts par sievieti un būšanu viņai pašai. Jā. Paldies, ka tu par to padalījies. Es daudz domāju, man bieži vien jautā, kāpēc visiem taču būtu jāzina par finansēm? Kāpēc tev vajag kustību tieši sievietēm par naudu? Kāpēc tieši ar sievietēm? Un starp citu, man sekotāju vidū ir, pēc datiem es tā skatos apmēram kaut kādā līdz pat 20% vīriešu, un tas ir brīnišķīgi, jo mana kustība nav pret vīriešiem, bet mana kustība vairāk ir vienmēr bijusi par to, aizvien domājot, ka ir šis te kauns apvītais ap to naudas jautājumu un kā no viņa tikt vaļā. Vai kā padarīt to sajūtu, ka es neesmu vienīgā, kur iet tam cauri, ar kuru tas notiek. Un vispār jau tā kustība lielā mērā radās dēļ tā, ka es pati sev sāku daudz šos jautājumus uzdot, un es domāju, es gribētu ar kādu kopā iet tajā ceļojumā, kas ir tas, ko es varu kādam citam stāstīt par naudu, bet tad, kad es atnāku līdz manim, kāpēc es pati tā nevaru
nevaru rīkoties. Jā. Kas tad ir tie mani bloki? Kāpēc Karīna, kuru var kādam citam brīnišķīgi izstāstīt, kāpēc Karīna, ka viņai tas ir jādara priekš sevis, sāk domāt, varbūt šomēnes varbūt man ir tā, varbūt tas ir savādāk. Un tā kopības sajūta tajā, ka tu vari atļauties, tu arī zini manos mītapos viena no manām mīļākajām daļām īstenībā ir tā, ka ir obligāti jāuzdod šie jautājumi. Ja? Jo parasti, kad tu runā par finansēm, tad tu beigās pajautā, vai kādam ir jautājumi, un viss sēž un viss baidās, jo viņam liekas, ka viņa jautājums ir kaut kāds ļoti netipisks, vai tā atkal tā kauna sajūta. Un tajā brīdī, kad cilvēks sāka jautāt, tu redzi, ka viņa pieceļās pajautā, un ir citas, kas tā kā višķiņ māja līdz ar galvu ar to saprotot, ka viņas sēdē tur ar to pašu jautājumu. Viņam bija tas jautājums, bet tā kā mums visiem kolektīvi likās šausmas, kā tas būs, ja kāds to uzzinās. Es absolūti piekrītu tev, ka tas tā kauna sajūta, viņa noteikti ir ļoti dziļa, viņa ir psiholoģiska, viņa noteikti ir tajos dažādajos dzimumos, un kuram tā kā pienāktos pelnīt, un kuram varbūt tā mazāk pienāktos, vai kuram varbūt vajadzētu tikai tajā rūpju funkcijā būt. Bet no otras puses nevar apiet to situāciju, ka tas rada milzīgu trauksmi, ja tā nauda nav. Ja tu visu laiku dzīvo viņas badā, vai tu dzīvo tajā, ka tev šķiet, ka tūlīt viņa nebūs, un kā tad es darīšu, un kā tad es parūpēšos par sevi vai par citiem. Kā es kaut kā tomēr ticu, ka tās kopīgās sarunas, tas, ka mēs bišķiņ varam to tēmu vaļā, es domāju, ka tas liek kādam sajusties, ka viņš nav vienīgais, ka viņa nav vienīgā, kura sēž ar tiem jautājumiem. Es pilnīgi noteikti tev piekrītu, un es kaut kur lasīju, ka tas nav tieši par naudu, bet ka sieviete vislabāk atpūta ir citu sieviešu sabiedrībā. Sievietei komūna vienmēr ir bijusi izdzīvošanas instruments. Un, manuprāt, tā ir ļoti jaudīga lieta būt komūnā. Un es nedomāju tādā kaut kādā striktā, bet tajā dombiedru, man liekas, ka tas ir forši. Un par tiem 20% vīriešu, man liekas, ka ir svarīgi, lai vīrieši ir feministi. Man ir brīnišķīgs piemērs mans uzņēmuma vadītājs Raimonds Simonovskis, kurš ir absolūti racionāls, veiksmīgs uzņēmējs, bet man ir pilnīgi pārliecība, ka viņš ir feminists, un tas ir fantastiski. Un ka redz, un nevis tieši tā, tas nav pret vīriešiem vispār nekādā veidā. Man patīk vīrieši, mīlu viņus, un man ir ārkārtīgi daudz draugu, bet vienkārši arī sievietēm ir kaut kādas jomas, kur sievietes ir tiešām gadsimtiem bijušas marginālija, un tas prasa laiku, un abu dzimumu iesaist, lai tā nebūtu vairāk. Zinu, ko vēl tas prasa? Tas prasa kaut kādu tādu piemēru. Jo es bieži vien, man nav tāda dabīga vēlme kaut kā ļoti būt sejai kaut kam vai tā kā, lai parādās Karīna, bet tad es saprotu, kāpēc tas ir tik svarīgi, ka ir svarīgi, kad tev ir kāds cilvēks, ko tu saproti, bet tad tādi eksistē, ir būt vienlaikus mammai, investorei, vienlaikus sievietei, investorei, vienlaikus runāt par to naudu, un būt kādam, kur tu saproti, tas pastāv, nav tāds. Un tāpēc es arī vēl jau vairāk gribu pateikt tev arī lielu paldies, ka tu piekriti šodien atnākt un padalīties ar savu naudas stāstu, jo es domāju, jo vairāk mēs redzēsim reālas sievietes, reālas pieredzes, reālas naudas stāstus, jo vairāk mums liksies, ka arī man no tām kurpēm, kur es šodien esmu, kur varbūt savu neesmu sākus, kur varbūt es sajūtos tā kā tu tajā Ņujorkā. Man tāda epizode ir bijusi īstenībā, kad tu to stāstīji sen apakaļ San Francisco, ļoti līdzīgā situācijā, kur es saprotu, nē, šitā tā lieta neies. Iedod to iedrošinājumu. Bet labi, mans mīļākais pēdējais jautājums, lai es te neaizrunājos. Vairāk naudas, Ilze, kāda tava recepte domājot par to konceptu vairāk naudas? Kas būtu tava ceļamaize, ko tu gribētu atstāt klausītājām? Laikam jau es tomēr teiktu ļoti godīgi parunāt ar sevi, kas tev ir vērtība. Un domāt par naudu kā par ceļu, kas palīdz šīs vērtības piepildīt. Nevis par naudu, kā par kaut kādu sociālā stāvokļu vai kaut kā vēl apstiprinājumu, tādu apliecinājumu. Uzticēties profesionāļiem, savam bankas konsultantam, aiziet pie tevis. Tad uz
Un, ja tev tas nav tava interese, vienkārši izdarīt tā, lai tev tas higienas lieta, ka tev skaitās naudas uz kontiem, kurus tu esi ar viņu palīdzību sadefinējusi, un vienkārši par to nedomāt. Un pārunā ar savām draudzenēm. Man ir tiešām draudzenes, kas ir ieteikušas foršas lietas, kolēģis, draudzenes. Jā, tā arī ir. Un viņām arī ir forša pieredze, arī ir savi stāsti. Un tā ir vispār ļoti interesanta tēma, par ko draudzībā runāt. Jā. Es tev piekrītu. Paldies tev liels par šo sarunu. Paldies tev, ka padalījies ar saviem naudas stāstiem. Liels paldies, ka tu arī esi viena no tām, kas ik pa laikam man atsūta manā tajā kustībā šojonas, kādu īkšķīti, kādu sirsniņu, pasaka, ka tā ir forša lieta, ko darīt reizēm tajā visā troksnī, ap to, kas notiek šeit, vai kāds to klausās, vai kādam tas ir nepieciešams. Paldies, ka tu esi bijis viens no tiem cilvēkiem, kas arī vienmēr nāk ar foršu labu vārdu. Tā kā man tas ir ļoti, ļoti daudz nozīmē. Paldies tev un paldies jums, ka klausījāties. Tā.